Atkal esmu dabā un šoreiz mēs atkal ēdīsim. Tie, kas man aktīvi seko Instagramā, gan jau ir pamanījuši, ka es kaut kādu ik pa laikam ēdu šādu te pārtiku. Šie ir bio spāres, spāre food pārtika, kura ir ražota tepat Latvijā. Šis ir vietējais ražotājs no dabīgiem, kā saka, izēju materiāliem, izēju produktiem un visa pārējā. Ja? Šo pārtiku es jau esmu ēdis un man ļoti iepatikās. Tāpēc arī gribēju padalīties šajā te video ar jums, parādīt vienkārši, ka tāds eksistē un ka tādi ir un varbūt arī jums ieinteresē. Man rokās ir diva veida – vistas zupa un griķu maltīte. Šī pārtika ir sublimēta. Kas ir interesanti, ka šī te griķu maltīte ne vienkārši griķi ar gaļu, bet griķu maltīte ar gaļu saldā krējuma mērcē. Tāpatās jūs varat apmeklēt mierīgi viņu mājaslapa Spāre Food LV. Lūk, šeit arī nosaukums ir apmeklēt, apskatīties, kas par pārtiku, ko viņi vēl piedāvā, ja jums ir interesanti. Tā kā, jā, man uzrunā tas, ka tas ir mūsu vietējais ražotājs un, protams, man patīk vienmēr atbalstīt savus vietējos ražotājus un padalīties ar informāciju ar jums, lai jūs arī uzzinātu par šādu te. Paka ir tā kā no kartona, tāds papīrs, viss tāds klasiska veida. Priekšpusē dizainiņš, nosaukums, kas tas tāds ir, un otrā pusē, kas mums ir apraksts, kas cik daudz atrodās, un arī, kas ir jādara, kā ir jāuzlej, step by step, kas saka solis pa solim, kas jādara. Un tāpatās arī derīguma termiņš un viņu adresē. Ja? Varam pārtiks paciņu vaļā, kas man patīk, kad nav, kas saka, plastikāts vai kaut kas tam līdzīgs, bet praktiski šis ir dedzināms. Un viņam ir zips. Ideāls variants, ka jums nav jāmazgā kaut kādi trauki, jāmeklē kaut kādi trauki, bet, kas man pašam personīgi patīk, uzvāra ūdeni, ielēja, uzbrieda, apēd un to pārtiku izmet ārā, un tev nekas nav tur jāmazgā, jādomā, kā trauku izslaucīt tam līdzīgi. Bonus. Šeit ir karote. Šeit ir karote, un tas ir bonus. Atceramies to, ka šeit ir arī mitrumu uzsūcējs. Šī nav garšviela, šo metam ārā. Porcija diezgan paliela griķu maltīte. Lūk, tad tas ir atrodās iekšā šādi. Cik nu redzam, jā. Izņemam ārā. Te mēs redzam griķus, sasmalcināti. Garšvielas šeit ir tāds kā mērens. Kāds gribēs vairāk pipariņu, sālīt vai kaut kā cita garšviela, tad tās jūs paši varat piebērt. Labāk piebērt pašiem, nekā ir tā, ka ir par sāļu vai par daudz piparu vai par daudz citas garšvielas, kas jums katram individuāli var nepatīt. Tāpēc atceramies to, ka šī pārtika ir bez daudzām garšvielām. Tieši tāpatās arī vistas zupiņa. Palīgā mums nāk jetboil sistēma. Gaidām, kad uzvārīsies ūdens. Tā, ūdens mums ir uzvārījies. Parādīšu jums arī vēl vistas zupiņu, kā te izskatās iekšpusē. Tieši tāpatās attaisot vaļā, tur ir tas mitrumu uzsūcējs, to metam ārā. Bet tad vistas zupiņa šādi te. Var redzēt garšvielas, kaut kādi gabaliņi, kas tur visa kā ir, maizīte, visa kā te ir. Tā kā, ko es uzreiz rekomendēju? Nepārlejat pa daudz. Šeit ir rakstīts, ka 500 ml ūdens jāielej. Es teiktu tā, ka tas personīgi man ir pa daudz. Es ielēju kaut kādu 300, apskatos, ja es gribu šķidrāk, tieši tāpatās arī par griķīšiem. Ja? Ielēt sākumā mazāk, lai nebūtu tā, ka jums par šķidri ir. Es sākotnēji, ka pirmo reizi lietoju, ielēju par daudz un bija par šķidru, un es tāds, griķi konkrētā gadījumā bija tāda, ka griķu zupiņa man bija, bet tas tā. Vienu un griķīši. Līdz pat apakšai kārtīgi visu samaisam. Krējemiņš
krējumu var just tā griķīši. Tā. Hop, redzat, ar zipu ciet. Kas grib, lūk, apgāžu otrādi. Viss strādā, zips strādā. Un atstājam uzbriest. Tāpatās vistas zupiņa. Tā, te es uzreiz redzu, ka es pielējis bišķiņ pa maz, tāpēc vēl pielējam. Ūdeni jūs varat variet, cik nu jums katram tīk, ja? Kārtīgi visu samaisam no visiem stūrīšiem. Karotīti ņemam ārā. Un tieši tāpatās arī aiztaisam ar zipu ciet. Redziet, nekā nelīst ārā. Zips strādā, viss super. Un tagad atstājam uz 10 minūtēm šo visu, kā saka, ievilkties, uzbriest. Mūsu pieminētais laiks apmēram 10 minūtes ir pagājuši. Skatieties paši individuāli, cik jūs esat izbadījušies, cik ātri gribat ēst. Tagad mēs vēram vaļā un, kā saka, mēģināsim, provēsim pirmo vistas zupiņu. Vistas zupiņu es uztaisīju tādu biezāku. Lūk. Jūtās tāds garšu maisījums jūtās. Dārzenīši, jā. Tāds, ir, var just. Un lūk, šādi izskatās uzbrieduši kartupelīši. Var redzēt, dārzenīši, burkāniņi, dillīte kaut kāda. Un vistiņas gaļiņi var redzēt. Tā kā, pirmais mēs mēģinām. Maiga tāda, es viņu tādu biezāku uztaisīju ar mazāku ūdeni, bet ritīgi. Reāli viss pa vienkāršo tāds superīgi. Un reāli priecē tas, ka tas ir vietējais. Konkurēt spējīgs citu ārzemju ražošanu pārtika, bet te ir liela atšķirība tas, ka nopērkot šo pārtiku, jūs atbalstāt savējo. Tāpēc kā jūs atbalstāt mani, spiežot laiku, ierakstāt komentāru. Tas arī man ir ļoti svarīgi. Sāļumiņš šeit ir. Bet ja kādam ir pa maz, protams, tu vari regulēt, piebarot klāt, kaut kāds cits garšvielīts vai tam līdzīgi, jā. Kas tagad prasās rupmaizīti. Griķu maltīti. Šis ir mans favorīts. Griķīši, tas ir. Esmu manējis par garšo griķi ar maltās gaļas mērcīti kaut kādu. Te kārtīgi griķi ir uzbrieduši. Lūk. Griķi. Tā kā jūs redzat, jā. Smaržo. Labi. Es apsēdīšos. Ar griķiem ir tā, šeit garšvielas var just ļoti maz. Nav tas sāļums, bet ko var just? Tāda kārtīgs gaļas gabals tikko tur abies. Kas šeit ir? Sviesta garš tāda. Sviestiņš, krējumiņš jūtās. Gaļas gabaliņi jūtās. Šitas ir mans favorite griķu maltīti. Super. Ar kādu vainu paķert šādu te griķu maltīti, atbraukt pie dabas, uzvār ūdeni un apēt griķīši, ja? Paņem sev līdz kaut kāds snekus, ko tu gribi pieliec klāt. Un super. Griķu maltīti. Labais. Garš šis ir garšīgi. Vēlreiz minu. Garšvielas bagātīgas šeit nav. Jo tās jūs paši varat koriģēt. Bet tas, ko viņi piedāvā, amazing. Nekavējies, pamēģinu arī. Šodien mēs izmēģinājām, es jums parādīju, padalījos savu pieredzi, ko esmu iepriekš ēdis. Tāpatās arī šovakar apēdām visas zupiņu,
apēdām griķīši, padalies savu pieredzi, padalies ar šo te ražotāju, lai jūs arī uzzinātu par viņiem, ka tādi ir, ka tādi eksistē un ka tiešām šī pārtika ir mājas, tāda gatavota un, kas sakam, viss pa vienkāršo. Lielas paldies, ka skatieties šo video. Cerams, ka jums garšoja. Skatoties jau, pamēģināt, un tad jau rakstiet atsauksmes, kā jums. Varbūt kāds jau ir šo pārtiku jau mēģinājis, tad noteikti ierakstiet komentāriņu, vai kāds jau ir pamēģinājis, kā jums, plusi, mīnusi vai kaut kas tam līdzīgi. Un es tagad ar nepacietību gaidu viņu jauninājumus, jo viņam būs jau pārtiks papildinājumi, citas dažādas pārtiks, tā kā arī noteikti izmēģināšu. Tiekamies nākamais ēšanas video. Čau visiem! Es pabeigšu vistas zupiņu un tad griķīši iecirtīs atkal. Kā saka, iecirti griķīši kārtīgi. Forši. Pie dabas, vai ne? Tev labi es gribu. Te tā garš buķeti savādāk, tāpēc, ka te ir visādi dārzenīši, burkāniņi,